Bībele, Vecā derība, pravieša Daniela grāmata, 1. nodaļa. Jūdas ķēniņa Jojakīma 3. valdīšanas gadā Bābeles ķēniņš Nebukadnecars devās kara gājienā pret Jeruzalemi un aplenca to, un tas kungs nodeva Jūdas ķēniņu Jojakīmu un dažus dieva nama traukus un piederumus viņa rokā, un viņš aizveda tos uz Sineāras zemi un nodeva tos sava dieva namā, bet traukus un dažus citus piederumus viņš novietoja sava dieva dārgumu krātuvē. Tad viņš pavēlēja Aspenasam, savam galvenieku priekšniekam, izraudzīt no izrēliešu vidus no ķēniņa nama vai no dišciltīgo ģimenēm jaunekļus, kas miesīgi bez vainas, kas glīti izskatā, ievadīti visās zināšanās, labi mācīti un ar bagātām gara dāvanām, un būtu derīgi kalpot ķēniņa pilī. Tie ir mācāmi kaldēju rakstos, un tiem jāmācās arī kaldēju valoda. Un ķēniņš noteica viņu uzturam ņemt ikdienas ēdienus no ķēniņa galda un dzērienus no ķēniņa vīna pagraba. Viņu izglītībai viņš noteica 3 gadus. Pēc tam tiem bija stāties ķēniņa kalpībā. Viņu starpā bija Jūdas cilts dēli – Daniels, Hananja, Misaels un Asarija. Bet galvenieku priekšnieks deva tiem citus vārdus un nosauca Danielu par Beltsacaru, Hananju par Sadrahu, Misaelu par Mesahu un Asariju par Abednego. Bet Daniels cieši apņēmās savā sirdī neaptraipīt sevi ar ēdienu no ķēniņa galda un ar vīnu, ko ķēniņš dzēra. Tādēļ viņš lūdza galvenieku priekšnieku nespiest viņu aptraipīt sevi. Un Dievs piešķīra Danielam žēlastību un pretīm nākšanu no galvenieku priekšnieka puses. Tas sacīja Danielam: Es tikai bīstos sava kunga un ķēniņu, kas ir noteicis jums barību un dzērienu. Ja ķēniņš redzētu, ka jūsu izskats nav tik labs kā citiem jaunekļiem jūsu vecumā, tad es pēc ķēniņa pavēles zaudētu savu galvu jūsu dēļ. Tad Daniels atbildēja barības sargam, ko vecākais galvenieks bija iecēlis kā uzraugu pār Danielu, Hananju, Misēlu un Asarju. Izmēģini ar saviem kalpiem 10 dienu laikā, lai mums doda augu barību ēst un tīru ūdeni dzert. Tad, lai salīdzina mūsu izskatu ar to jaunekļu izskatu, kuri saņem barību no ķēniņa galda, tad dari pats ar saviem kalpiem, kā tu atzīsti par labu. Tad viņš piekrita to priekšlikumam un izdarīja mēģinājumu ar tiem 10 dienu laikā. Un pēc šīm 10 dienām tie izskatījās labāki un veselīgāki nekā tie jaunekļi, kuri saņēma savu ēdienu no ķēniņa galda. Tad barības sargs pārtrauca izsniegt tiem nolemto barību no ķēniņa galda un vīnu, kas tiem bija jādzer, un atļāva tiem augu barību. Dievs piešķīra šiem 4 jaunekļiem ieskatu un saprašanu visādās gudrībās un zinībās, bet Danielu apveltīja ar spēju saprast visādas parādības un sapņus. Kad laiks notecēja, ko ķēniņš bija noteicis, lai tos vestu viņa priekšā, tad galvenieku priekšnieks arī veda tos pie ķēniņa. Un kad ķēniņš runāja ar tiem, tad izrādījās, ka no visiem jaunekļiem nebija neviena tāda kā Daniels, Hananja, Misēls un Asarja. Tādēļ viņus arī uzņēma ķēniņa galma darbinieku vidū. Un visos gadījumos, kad ķēniņš griezās pie tiem, izrādījās, ka tie savās zināšanās, apķērībā un asprātībā bija 10 reiz pārāki par visiem gudrajiem un zilniekiem visā viņa valstī. Daniels palika tur līdz ķēniņa Kīra 1. valdīšanas gadam. 2. nodaļa. Savas valdīšanas 2. gadā Nebukadnecars redzēja nozīmīgu sapni, kas viņu tā satrauca, ka viņš uzmodās no miega. Ķēniņš aicināja gudros un vārdotājus, zilniekus un kaldējus, lai tie viņam izskaidro sapni. Un kad tie stājās ķēniņa priekšā,
Ķēniņš tiem sacīja: man bija sapnis, tas uztrauc mani un nedod man miera, un es gribu izprast tā nozīme. Tad kaldēji sacīja ķēniņam aramiski: ķēniņš, lai dzīvo mūžīgi, atstāsti saviem kalpiem savu sapni, tad mēs tev to izskaidrosim. Ķēniņš teica kaldējiem: mans lēmums ir negrozāms. Ja jūs nedarīsiet man zināmu pašu sapni un tā izskaidrojumu, tad jūs sacirtīs gabalos un jūsu namus padarīs par drupu kaudzi. Bet ja jūs pastāstīsiet man sapni un to izskaidrosiet, tad jūs saņemsiet no manis bagātas dāvanas un lielu goda parādīšanu. Tātad atstāstiet manu sapni un izskaidrojiet to. Tad tie atkārtoja un sacīja: lai ķēniņš pastāsta saviem kalpiem savu sapni, tad mēs to izskaidrosim. Ķēniņš atbildēja un sacīja: es redzu, ka jūs gribat tikai laiku novilcināt, jo jūs redzat, ka mans lēmums ir negrozāms. Bet ja jūs nevarat man pastāstīt manu sapni, tad paliek jums nolemtais sods, tāpēc, ka jūs esat sarunājušies runāt manā priekšā melus un viltu, lai tikai laiku novilcinātu un lai apstākļi grozītos. Tāpēc stāstiet manu sapni, lai es varu pārliecināties, ka jūs manu sapni arī izskaidrosit. Tad kaldēji atbildēja ķēniņam: nav neviena cilvēka virs zemes, kas varētu apmierināt ķēniņa prasību. Nav arī bijis ķēniņa, lai cik varens tas būtu bijis, kas būtu griezies ar tādu prasību pie kāda pareģa, kāda vārdotāja vai kaldēja. Tas ir par daudz, par grūtu, ko ķēniņš prasa. Nav neviena, kas varētu izpildīt ķēniņa prasību. Kā vien dievi, bet tie nedzīvo starp mirstīgiem cilvēkiem. Par to ķēniņš stipri uztraucās un tā sadusmojās, ka pavēlēja nokaut visus gudros Bābelē. Kad šī pavēle iznāca, lai gudros nokautu, tad meklēja arī Danielu un viņa biedrus, lai tos nogalinātu. Tad Daniels gudri un saprātīgi griezās pie ķēniņa pilssardzes virsnieka Arjoha, kas bija augstākais ķēniņa uzlikto sodu izpildītājs, un bija devies sodīt ar nāvi Bābeles gudros. Viņš jautāja Arjoham, ķēniņa pilnvarniekam, kāpēc ķēniņš izdevis tik bargu pavēli? Kad Arjohs to paskaidroja Danielam, tad Daniels gāja pie ķēniņa un izlūdzās no tā laiku, lai varētu dot ķēniņam sapņa izskaidrojumu. Tad Daniels gāja savā namā un pastāstīja to saviem biedriem Hananjam, Misēlam un Asarjam, lai tie izlūgtos no debesu dieva žēlastību šinī noslēpumā, ka nenogalinātu Danielu un viņa biedrus kopā ar Bābeles gudrajiem. Tad Danielam atklājās šis noslēpums nakts parādībā. Par to Daniels teica debesu dievu un sacīja: slavēts, lai ir dieva vārds no mūžības uz mūžību, jo viņam pieder gudrība un vara. Viņš liek mainīties laikiem un dzīvei, viņš atceļ un ieceļ ķēniņus, viņš dod gudriem gudrību un saprātīgiem saprašanu, viņš atklāja to, kas bija apslēpts un neziņā tīts, viņš zina, kas slēpjas tumsā, pie viņa mīt gaisma. Tevi, tu mūsu tēva Dievs, es teicu un slavēju, ka tu man esi devis gudrību un spēku un esi darījis zināmu, ko mēs no tevis izlūdzamies, jo tu mums esi atklājis to, ko ķēniņš vēlas zināt. Tad Daniels gāja pie Arjoha, kuram ķēniņš bija uzdevis gudros Bābelē nogalināt, un tam sacīja: nenogalini gudros Bābelē, ved mani pie ķēniņa, un es viņam došu viņa sapņu izskaidrojumu. Arjohs tad veda steidzīgi Danielu pie ķēniņa un sacīja tam: es šeit atvesto jūdu starpā atradu vienu vīru, tas grib ķēniņam sniegt sapņa izskaidrojumu. Tad ķēniņš sacīja Danielam, kuru sauc par Beltsacaru: vai tu patiesi vari man pateikt sapni, kas man bija, un to arī izskaidrot? Daniels atbildēja ķēniņam: noslēpumu, ko ķēniņš grib zināt, viņam nevar atklāt ne gudrie, ne vārdotāji, ne zvaigžņu vērotāji, ne zilnieki vai pareģi.
bet ir Dievs debesīs, kas atklāja noslēpumus. Un tas ir ķēniņam Nebukadnecaram darījis zinām, kas notiks laiku beigās. Tavs sapnis un parādības, kurus tu guļotu redzēji, ir šādas. Tev, ak ķēniņ, gultā guļot nāca galvā domas, kas notiks nākotnē. Un tas, kas atklāja noslēpumus, tev parādīja, kas notiks. Bet man šis noslēpums tika atklāts ne manas gudrības dēļ, it kā tā būtu lielāka kā citiem cilvēkiem, bet lai ķēniņam taptu zināms sapņa izskaidrojums, un tu izprastu savas sirds domas. Tev, ak ķēniņ, bija parādība. Tu redzēji lielu tēlu, tas bija varen liels un stāvēja priekšā ārkārtīgā spožumā. Tā izskats bija briesmīgs. Šī tēla galva bija no tīra zelta, tā krūtis un rokas no sudraba, tā vēders un gurni no vara, tēla stilbi bija no dzels un tā kājas pa daļai no dzels un pa daļai no māla. Tev ar visu uzmanību tēlā noraugoties, pēkšņi no kalna bez kādas cilvēku roku palīdzības atraisījās akmens un gāzās lejup. Tas ķēra tēla dzels un māla kājas un sašķaidīja tās. Līdz ar to sašķīda smalkās druskās arī tēla varas, sudraba un zelta daļas. Tās izputēja kā pelavas vasarā uz klona. Vējš tās aiznesa tā, ka no tām nekā vairs nepalika, bet akmens, kas satrieca tēlu, kļuva par lielu kalnu, kas piepildīja visu zemi. Tāds ir sapnis. Tagad mēs dosim ķēniņam sapņu izskaidrojumu. Tu, ak ķēniņ, tu ķēniņ, tev debesu Dievs ir devis spēju valdīt, varu, spēku un goda. Tavā rokā viņš nodevis cilvēkus visur, kur vien cilvēki dzīvo. Kur ir zvēri laukā un putni apakš debes, viņš tev iecēls tiem visiem par valdnieku. Tu esi tā zelta galva. Pēc tevis nāks cita valsts, kas būs vājāka par tavējo, un tad celsies vēl trešā valsts, no vara. Tā valdīs pār visu zemi. Tad nāks ceturtā valsts, cieta kā dzels, un kā dzels satriec un sagrauj visu, tā šīs satrieks un sagraus visas pārējās. Tu redzēji, ka tēlam bija kājas un kāju pirksti pa daļai no māla un pa daļai no dzels, un tas norāda uz to, ka šī valsts būs savā būtībā nevienāda veidojama valsts. Tai piemetīs kaut kas no dzels stipruma, jo tu redzēji dzelzi, kas maisīta ar māliem. Bet, kad tu redzēji kāju pirkstus pa daļai no dzels un pa daļai no māla esam, tas norāda, ka šī valsts būs pa daļai stipra, pa daļai tomēr tieksies arī sadrupt. Un, kad tu redzēji, ka dzels bija maisīta ar mālu, tas norāda, ka abu daļu cilvēki, sadzīvē un laulības noslēdzot, gan saskaras cits ar citu, bet neviena daļa nesaraujami nesavienojas ar otru, tieši tā kā dzels nesavienojas ar mālu. Bet šo ķēniņu laikā debesu Dievs cels valsti, kura pastāvēs nesagrauta mūžīgi, un kuras vara nepāries ne uz vienu citu tautu. Tās satrieks un iznīcinās citas valstis, bet pati pastāvēs mūžīgi. Tādēļ to arī redzēja, ka akmens bez cilvēku palīdzības novēlās no kalna un satrieca dzelzi, varu, mālu, sudrabu un zeltu. Lielais Dievs ķēniņam parādīja, kas notiks nākotnē. Šis sapnis ir tiešām zīmīgs, un patiesi ir tā izskaidrojums. Tad ķēniņš Nebukadnecars nokrita uz sava vaiga, zemojās Daniela priekšā un lika tam pienest dāvanas un kvēpināmos upurus. Ķēniņš sacīja vaļsirdīgi Danielam: patiesi, jūsu Dievs ir visu dievu Dievs un visu ķēniņu kungs. Viņš atklāja noslēpumus, tādēļ arī tu varēji atklāt šo noslēpumu. Tad ķēniņš paaugstināja Daniela un deva tam daudz bagātu dāvanu un iecēla to par pārvaldnieku pār visu Bābeles zemi un par Bābeles gudro priekšnieku. Daniels lūdza ķēniņam, un tas iecēla Sadrahu, Mesahu un Abednego par pārvaldniekiem pār visu Bābeles zemi, bet Daniels palika
ķēniņa pilī. 3. nodaļa. Ķēniņš Nebukadnecars lika darināt zelta tēlu. Tas bija 60 olekšu augsts un 6 olektis plats. Viņš to uzstatīja Bābeles valsts Duras klajumā. Ķēniņš Nebukadnecars izsūtīja vēstnešus, lai aicinātu atsevišķu zemju pārvaldniekus, priekšniekus, augstākos virsniekus, virstiesnešus, mandziņus, tiesnešus, padomniekus un visus citus valsts augstākos ierēdņus piedalīties tēla iesvētīšanā, ko Nebukadnecars bija licis uzsliet. Tad sapulcējās zemju pārvaldnieki, priekšnieki, augstākie virsnieki, virstiesneši, mandziņi, tieslietu pratēji, padomnieki un visi citi augstākie valsts ierēdņi uz tēla iesvētīšanu, ko bija licis veidot Nebukadnecars, un nostājās tēla priekšā. Tad ziņotājs izsaucās stiprā balsī: jums, tautas, ciltis un valodas, tiek pavēlēts. Līdz ko jūs dzirdēsiet atskanām pūšamos ragus, bazūnes, flautas, vijoles, cītaras, stabules, somu dūkas un citu mūzikas instrumentus. Tad jums jānometas zemē zelta tēla priekšā, ko Nebukadnecars licis darināt, un tas jāpielūdz. Bet kas nezemosies tēla priekšā un to nepielūgs, to tūlīt iemetīs degošā ceplī. Kad tautas, ciltis un valodas dzirdēja bazūnes skaņas, flautas, vijoles, cītaras, stabules un citus mūzikas instrumentus, tad tās zemojās zelta tēla priekšā, ko ķēniņš Nebukadnecars bija licis uzsliet, un to pielūdza. Tanī laikā uzstājās daži kaldēju vīri un apsūdzēja jūdus. Tie ziņoja ķēniņam Nebukadnecaram un sacīja: ķēniņš, lai dzīvo mūžīgi, to ķēniņ, taču pavēlēja, ka ikvienam līdz ko tas dzird bazūnes skaņas, flautas, vijoles, cītaras, stabules un citus mūzikas instrumentus, būs zemoties zelta tēla priekšā un to pielūgt, bet kas nezemojas tēla priekšā un to nepielūdz, to būs iemest degošā ceplī. Te ir daži jūdi, Sadraks, Mesaks un Abednego, kuriem tu esi uzticējis Bābeles zemes pārvaldīšanu. Tie, ak ķēniņ, neievēro tavu pavēli, tie negodā tavus dievus un nepielūdz zelta tēlu, ko tu esi licis darināt. Tad Nebukadnecars lielās dusmās pavēlēja atvest Sadrahu, Mesahu un Abednego, un kad šos vīrus atveda pie ķēniņa, viņš tos uzrunāja un sacīja: vai jūs, Sadrah, Mesah un Abednego, ar nolūku negodājat manus dievus un nepielūdzat zelta tēlu, ko es liku veidot? Nu, ja jūs līdz ko dzirdēsiet bazūnes skaņas, flautas, vijoles, cītaras, stabules un citus mūzikas instrumentus, esat ar mieru zemoties tā tēla priekšā, ko es pavēlēju izveidot un to pielūgt, tad labi, bet ja jūs to nepielūdzat, tad jūs iemetīs tūlīt degošā ceplī. Un kas būtu tāds dievs, kas jūs varētu izglābt no manas rokas? Tad Sadraks, Mesaks un Abednego atbildēja ķēniņam Nebukadnecaram: uz to mums tev nekas nav jāpaskaidro. Mūsu dievs, ko mēs godājam, var mūs izglābt no degoša cepļa, un viņš mūs izglābs no tavas rokas, ak ķēniņ. Bet ja viņš to arī nedarītu, tad tev būs zināt, ak ķēniņ, ka mēs negodāsim tavus dievus un nepielūksim to zelta tēlu, ko tu uzstatīji. Tad Nebukadnecars iedegās dusmās, un viņa vaigs pret Sadrahu, Mesahu un Abednego galīgi pārvērtās. Viņš pavēlēja cepli sakurināt 7 reizes stiprāk nekā parasti, un pavēlēja stiprākajiem vīriem no sava karaspēka vidus saistīt Sadrahu, Mesahu un Abednego un tos mestu degošā ceplī. Tā viņi saistīja šos vīrus viņu apmetņos, svārkos, cepurēs un citās drēbēs un iemeta degošā ceplī. Pēc ķēniņa pavēles tik ārkārtīgi sakurināja cepli, ka liesmu svelme nogalināja tos vīrus, kuri atveda Sadrahu, Mesahu un Abednego. Bet šos 3 vīrus
Sadrahu, Mesahu un Abednego iemeta saistītus degošā ceplī. Tad Nebukadnecars pēkšņi sajuta izbrīnu. Viņš steidzīgi cēlās un jautāja saviem padomniekiem, vai tad mēs neiemetām ugunī 3 vīrus saistītus? Tie atbildēja ķēniņam, jā, tiešām tā, ak ķēniņ. Tad viņš atbildēja un sacīja, bet es redzu 4 brīvi ugunī staigājam, un tiem redzami uguns neko nekait, un 4. izskatās kā kāda dievišķa būtne. Tad Nebukadnecars piegāja pie degošā cepļa un sauca tur iekšā, Sadrah, Mesah un Abednego, jūs visaugstā dieva kalpi, nāciet šurp laukā. Tad Sadrahs, Mesahs un Abednego izgāja no uguns. Un zemes pārvaldnieki, priekšnieki un augstākie virsnieki, kas tur bija sapulcējušies, redzēja, ka uguns tiem 3 vīriem nemaz nebija kaitējusi. Viņu galvas mati nebija apsviluši, viņu apmetņi nebija apdeguši, un deguma smaka tajos nebija manāma. Tad Nebukadnecars izsaucās, slavēts, lai ir Sadraha, Mesaha un Abednego Dievs, kas sūtīja savu eņģeli un izglābis savus kalpus, kuri paļāvās uz viņu un netaupīja savu dzīvību, pārkāpdami ķēniņa pavēli, lai negodātu un nepielūgtu citu dievu kā vien savu dievu. Tādēļ es tagad pavēlu, ka visās tautās, ciltīs un valodās ikvienu, kas zaimotu Sadraha, Mesaha un Abednego dievu, būs sacirst gabalos un viņa namu pārvērst par drupu kaudzi, jo nav cita dieva, kas varētu izglābt. Tad ķēniņš no jauna apstiprināja Sadrahu, Mesahu un Abednego viņu augstajos amatos Bābeles valstī. Ķēniņš Nebukadnecars griezās ar vēstījumu pie visām tautām, tautībām un valodām, kādas pastāv virs zemes. Miers, lai jums ir bagātīgi. Es nolēmu darīt visiem zināmas tās zīmes un tos brīnumus, ko visaugstais Dievs man darījis, cik lielas ir viņa zīmes un cik vareni viņa brīnumi. Viņa valstība ir mūžīga, un viņa valdīšana paliek uz radu radiem. 4. nodaļa. Es, Nebukadnecars, dzīvoju bez rūpēm, mierīgi savā namā un laimīgi savā pilī. Tad man bija sapnis, kas mani uztrauca, un domas, kas man guļot radās galvā, un parādības, ko es garā redzēju, mani izbiedēja. Es pavēlēju atvest pie sevis visus Bābeles gudros, lai tie manu sapni izskaidrotu. Tad atnāca gudrie zīmju tulki, vārdotāji, kaldēji un zilnieki, un es tiem atstāstīju savu sapni, bet tie nevarēja man sapni izskaidrot. Beidzot atnāca Daniels, ko sauc pēc mana dieva vārda par Beltsacaru, un kurā mājo svēto dievu gars. Viņam es atstāstīju savu sapni šādā veidā. Beltsacar, tu visu gudro priekšnieku, es zinu, ka tevī mājo svēto dievu gars un ka nekādu noslēpumu izpratne tev nesagādā grūtības. Uzklausi manu sapni, ko es redzēju, un izskaidro man sapņa nozīme. Parādība, ko es gultā gulēdams redzēju, bija šāda. Es redzēju koku, kas stāvēja zemes vidū, un tā augstums bija ārkārtīgi liels. Šis koks kļuva arvien lielāks un varenāks, tā galotne sniedzās līdz debesīm, un tas bija redzams līdz pašam pasaules galam. Tā lapas bija skaistas, tā augļi bagātīgi, un barības tur bija visiem. Lauku zvēri tur atrada pavēne, un putni apakš debes taisīja līgzdas tā zaros, un visa dzīvā radība pārtika no tā. Un es redzēju, gultā gulēdams savā gara parādībā, ka no debesīm nokāpa eņģelis kā kāds svēts sargs. Viņš sauca stiprā balsī un pavēlēja, nocērt šo koku, apcērt tā zarus, noplūciet tām lapas un izkaisiet tā augļus, lai lauku zvēri aiziet no tā un putni no viņa zariem, bet tā saknāju ar celma daļu atstājiet zemē.
iesaistījuši to dzels un vara važās lauku zālē, lai to debesu rasas lacina un tas kopā ar lauku un mežvērniem paliek saskarē ar zemes zāli. Tanī esošā cilvēka sirds, lai to pārvērsta, un tam piešķirta, lai top dzīvnieka sirds, un tā, lai paiet 7 gadi. Tas ir svēto sargu lēmums un svēto eņģeļu pavēle, un visi, kas dzīvo, lai atzīst, ka visaugstajam ir vara pār cilvēku ķēniņu valstīm, ka viņš ikvienu ķēniņu valsti dod, kam vien gribēdams, un ka viņš var paaugstināt līdz ķēniņa godam arī pašu zemāko no cilvēkiem. Šis ir tas sapnis, ko es ķēniņš Nebukadnecars redzēju. Bet tu, Beltsacar, izskaidro tu man, ko šis sapnis nozīmē, tāpēc, ka visi mana valsts gudrie to nevar izskaidrot, bet tu to vari, jo tevī mājo svēto Dievu gars. Tad Daniels, kuru sauc par Beltsacaru, kādu laiku stāvēja pilnīgi sastindzis aiz izbailēm, un viņa domas to biedēja. Bet ķēniņš Nebukadnecars viņam sacīja: Beltsacar, lai sapnis un tā izskaidrojums tevi neizbiedē. Tad Beltsacars atbildēja un teica: Mans kungs, kaut jau sapnis attiektos uz tiem, kas tevi ienīst, un tā izskaidrojums uz taviem ienaidniekiem. Tas koks, ko tu redzēji, kas kļuva arvien lielāks un varenāks, tā ka tā galotne sniedzās līdz debesīm, un tas bija redzams visā pasaulē, kura lapu sega bija skaista, kura augļi bija bagātīgi, no kura pārtika visi, kura pavēnī dzīvoja lauku zvēri un kura zaros vija savas ligzdas debesu putni. Tas esi tu, ak ķēniņ, kas tu esi kļuvis liels un varens, kura varenība tā pieaugusi, ka tā sniedzas līdz debesīm un kura vara aizstiepjas līdz pasaules galam. Bet tam, ka ķēniņš redzēja no debesīm nokāpjam svētu sargu, kas sauca: nocērtiet šo koku un iznīciniet to, bet atstājiet tā saknāja un celma daļu zemē, dzels un vara važās zaļajā lauku zālē, lai tas top debes rasas slacināts un tiek pielīdzināts lauku dzīvniekiem, kamēr viņam pāri būs gājuši 7 gadi. Tam ir, ak ķēniņš, šāda nozīme, un tas ir visaugstā lēmums, kas nāks pār manu kungu un ķēniņu. Tevi izstums no cilvēku sabiedrības, tu mitīsi pie lopiem laukā, zāli tev dos ēst kā lopiem laukā, debesa rasa tevi slacinās. 7 gadi pāries tev pāri, kamēr tu atzīsi, ka visaugstajam ir vara pār cilvēku valstīm, ka viņš var piešķirt valsts vadību, kam vien gribēdams. Bet, ka bija pavēlēts, lai koka saknāja ar celma daļu atstāja zemē, tam šāda nozīme. Tavu ķēniņa valsti tev atkal atdos, līdz ko tu atzīsi, ka debesu Dievs valda pār visu. Tādēļ, ak ķēniņ, pieņem manu padomu. Atsvabinies no saviem grēkiem ar taisnību un no saviem noziegumiem ar žēlsirdību, to parādīdams nelaimīgiem. Varbūt tava labklājība tad varēs pastāvēt jo ilgi. Viss tas arī notika ķēniņa Nebukadnecara dzīvē. 12 mēnešus vēlāk, staigādams ķēniņa pilī Bābelē, viņš teica lielīgi: vai šī nav tā lielā Bābele, ko es uzcēlu ar savu spēku ķēniņam par mājokli un par godu savai varenībai? Šis vārds nebija vēl izskanējis, ka nāca balss no debesīm. Tā tev, ak ķēniņ Nebukadnecar, ir likts sacīt: tava ķēniņa valsts un cienība tev ir atņemta. Tevi izstums no cilvēku sabiedrības. Tu dzīvosi pie lopiem laukā. Tev dos zāli ēst kā lopiem. Un tā paies 7 gadi, iekāms tu atzīsi, ka visaugstākajam ir vara pār cilvēku ķēniņa valstīm, un ka viņš var ķēniņa valsti piešķirt, kam vien grib. Tūlīt piepildījās šis vārds Nebukadnecara dzīvē. Viņu izstūma no cilvēku sabiedrības,
Viņš ēda zāli kā lopi laukā. Debesa rasa slacināja viņa miesu. Viņam izauga mati tik gari kā ērgļa spalvas, un viņa nagi bija kā putnu nagi. Kad pagāja noteiktais laiks, es, Nebukadnecars, pacēlu savas acis uz debesīm, mans saprāts atkal atgriezās manī, un es teicu to visaugstāko. Es slavēju un pagodināju to, kas dzīvo mūžīgi, kura vara un valdonība ir mūžīga, un kura ķēniņa valstība paliek uz radu radiem. Viņa priekšā pazūd nebūtībā visi zemes iedzīvotāji. Viņš dara pēc sava prāta ar debes pulkiem un ar zemes iedzīvotājiem. Nav neviena, kas varētu aizskavēt viņa roku un viņam sacīt, ko tu tur dari. Tanī pašā laikā manī atgriezās atpakaļ mans prāts, un par slavu un uzplaukumu manai valstī atgriezās atpakaļ manā rokā arī mana varenība, mana godība un mans spožums. Mani padomnieki un dišķiltīgie uzmeklēja mani, iecēla mani atkal ķēnišķā godā, mana vara kļuva vēl lielāka. Es, Nebukadnecars, tagad slavēju, godinu un augsti teicu debesu ķēniņu, jo visi viņa darbi ir patiesība un visi viņa ceļi ir taisnība. Viņš var pazemot tos, kas lepnībā staigā. 5. nodaļa. Ķēniņš Belsacars sarīkoja saviem 1000 dišciltīgajiem lieliskas dzīras un dzēra ar tiem kopā vīnu, sēdēdams visu viņu priekšgalā. Vīna skurbumā Belsacars pavēlēja atnest tos zelta un sudraba traukus, ko viņa tēvs Nebukadnecars bija atvedis no Jeruzalemes dieva nama, lai dzertu vīnu no tiem viņš pats, viņa dišciltīgie, viņa sievas un blakus sievas. Tāpēc kalpi atnesa zelta traukus, kas bija nolaupīti Jeruzalemes dieva namā. Ķēniņš, viņa dišciltīgie, viņa sievas un blakus sievas dzēra vīnu no tiem. Viesi dzēra vīnu un daudzināja slavas dziesmās savus zelta un sudraba, vara un dzels, koka un akmens dievekļus. Tajā brīdī parādījās cilvēka rokas pirksti. Tie rakstīja uz pils baltās sienas iepratī kroņlukturim, un ķēniņš redzēja virspusi tai rokai, kas rakstīja. Tad ķēniņa seja kļuva bāla, baiļu pilnas domas pārņēma viņu, viņam galīgi zuda spēki, viņa ceļi ļodzījās. Ķēniņš kliedza stiprā balsī, lai atsauc vārdotājus, kaldējus un zīlniekus, un viņš teica Bābeles gudrajiem, kas šo rakstu var lasīt un man izskaidrot, to būs ietērpt purpurā un tam dot zelta ķēdi ap kakli, un tas būs 3. valsts valdībā. Tad pienāca visi ķēniņa gudrie, bet tie nevarēja rakstu ne lasīt, ne izskaidrot. Ķēniņš Belsacars ļoti izbijās, viņa seja kļuva bāla, un viņa dišciltīgie bija galīgi apjukuši. Tad vecā ķēniņiene, ķēniņa māte, izdzirdusi ķēniņa uzaicinājumus un solījumus, kā arī dišciltīgo uztrauktos saucienus, iegāja tā telpā, kur notika dzīras, un griezās pie ķēniņa ar šādu uzrunu. Ķēniņš, lai dzīvo mūžīgi, tavas domas, lai tevi nebaida, un tavs vaigs, lai nenobāl. Tavā valstī ir vīrs, kurā mājo svēto dievu gars. Jau tava tēva valdīšanas laikā viņā parādījās dievišķa apgaismība, saprašana un gudrība. Tā, ka tavs tēvs, ķēniņš Nebukadnecars, viņu iecēla par gudro, vārdotāju, kaldēju un zilnieku priekšnieku, tavs tēvs, ak ķēniņ, tāpēc, ka viņā tiešām mājoja augsts gars, prāts un saprašana, kas parādījās viņas spējās sapņu un noslēpumu izskaidrošanā un mīklu uzminēšanā. Tas ir Daniels, kuram ķēniņš piešķīra vārdu Beltsacars. Aicini Danielu, tas tev dos izskaidrojumu. Kad no Danielu atveda ķēniņu priekšā, ķēniņš tam jautāja, vai tu esi Daniels, viens no tiem jūdiem, kurus ķēniņš mans tēvs ir atvedis šurp trimdā?
Es dzirdēju par tevi, ka tevī mājojot dievišķs gars, ka tevī mītot arī apgaismība, saprašana un liela gudrība. Pie manis nu pat atveda gudros un vārdotājus, lai tie izlasītu lūk šo rakstu un to man izskaidrotu, bet tie nevarēja man dot izskaidrojumu. Bet par tevi es dzirdēju, ka tu to varot. Tu varot izskaidrot noslēpumus. Nu tad, ja tu vari lasīt šo rakstu un man to izskaidrot, tad tev ietērps purpurā un zelta ķēdi tev liks ap kaklu, un tu būsi 3. manas valsts valdībā. Tad Daniels atbildēja ķēniņam un sacīja: Paturi savas dāvanas un dod savu atalgojumu citam, bet šo rakstu es izlasīšu, un to es ķēniņam izskaidrošu. Ak, ķēniņ, visuvarenais Dievs deva tavam tēvam Nebukadnecaram valstību un varu, slavu un godu. Tās varas priekšā, ko Dievs bija devis, trīcēja un drebēja visas tautas un ciltis un valodas. Viņš nokāva, ko vien gribēja, un arī dzīvus atstāja, ko gribēja. Viņš paaugstināja, ko gribēja, un tāpat pazemoja, ko vien viņš gribēja. Bet, kad viņa sirds palika pārāk lepna un viņa gars apcietinājās līdz pārgalvībai, tad viņu nogāza no troņa un atņēma tam viņa godību. Viņu izstūma no cilvēku sabiedrības, viņš noslīdēja lopu kārtā. Viņš dzīvoja pie meža ēzeļiem, viņam deva ēst zāli, kā lopiem. Debes rasas lacināja viņa miesa, tiekāms viņš atzina, ka cilvēku valstis pieder visu augstajam dievam, un viņš ieceļ tajās par valdnieku, kuru gribēdams. Un tu, viņa dēls Belsacar, neiedvesi sev pazemību savā sirdī, kaut gan tu visu to zināji. Tu drīzāk esi sacēlies pret debesu kungu, jo dzīrēs kalpi bija spiesti atnest tev un nolikt tev tavā priekšā dieva nama traukus, un tu un tavi dišciltīgie, tavas sievas un blakus sievas, jūs visi dzērāt vīnu no tiem un daudzinājāt īpašās slavas dziesmās savus sudraba un zelta, vara un dzels, koka un akmens dievus, kas neredz, nedzird, un kam nav prāta. Bet tam dievam, kura rokā stāv tava dzīvības dvesma un visi tavi ceļi un likteņi, tu nedevi godu. Tāpēc viņš sūtīja šo roku līdz ar tās darināto uzrakstu. Šādi skan tas raksts, kas tur stāv: Mene, mene tekel upharsin. Tam ir šāda nozīme: mene. Dievs tavas valstības dienas ir skaitījis un tās izbeidzis. Tekel, tu esi svērts svaru kausā un atrasts par vieglu. Upharsin, tava valsts ir dalīta un atdota mediešiem un persiešiem. Tad Belsacars pavēlēja Danielu tērpt purpurā un tam dot zelta ķēdi ap kaklu un ar saucieniem darīt tautai zinām par viņu, ka viņš valdīs valstī kā 3. Bet tanī pašā naktī Kaldeju ķēniņš Belsacars tika nogalināts, un mēdietis Dārījs pārņēma varu un valdību 62 gadu vecumā. 6. nodaļa. Dārijs nolēma iecelt 120 apgabalu pārvaldniekus, kas būtu sadalīti pa visu valsti, bet pār tiem 3 priekšniekus, un Daniels bija viens no tiem 3. Pārvaldniekiem bija jādod priekšniekiem pārskats, lai ķēniņam nebūtu zaudējumu. Daniels bija pārāks par citiem priekšniekiem un par visiem pārvaldniekiem, tāpēc, ka viņā mājoja spēcīgs gars, un ķēniņš bija nodomājis uzticēt viņām pārvaldīt visu valsti. Tad priekšnieki un pārvaldnieki meklēja iemeslu, lai varētu apsūdzēt Danielu nolaidībā valsts pārvaldes lietās, bet tie nevarēja nekā kaitīgi atrast, jo viņš bija uzticams, viņa rīcībā nebija atrodama nolaidība vai noziegums. Tad tie vīri sacīja: Mēs neatradīsim iemeslu apsūdzībai pret šo Danielu, varbūt tikai viņa dieva godināšanas jautājumā.
Tad šie priekšnieki un pārvaldnieki gāja kopā pie ķēniņa un sacīja: ķēniņš Dārījs, lai dzīvo mūžīgi. Visi augstākie valsts ierēdņi, priekšnieki, apgabalu pārvaldnieki un valsts padomnieki, kā arī augstākie pavēlnieki nolēma, ka izdodama ķēniņa pavēle, rīkojums un aizliegums, saskaņā ar kuru ik viens, kas 30 dienu laikā griežas ar lūgšanu vai lūgumu pie kāda dieva vai cilvēka, un nevienīgi pie tevi, saka ķēniņ, ir iemetams lauvu bedrē. Tad nu pasludini šādu aizliegumu, un tas, lai ir rakstīts ķēniņa rīkojums, kas pēc negrozāmiem mediešu un persiešu likumiem nekad nevar tikt atcelts. Tad ķēniņš Dārijs lika uzrakstīt šādu rīkojumu ar jaunizsludināmo aizliegumu. Kad Daniels dzirdēja, ka ir izsludināts šāds rīkojums, viņš gāja savā namā, kur viņam bija augšistabā pret Jeruzalemi vērsti un atvērti logi, un kur viņš nometās 3 reizes dienā ceļos, pielūdza un slavēja savu dievu, kā viņš to visu laiku bija kārtīgi darījis. Tad istabā ielauzās šie viņam naidīgie vīri un atrada to dievu lūdzam un slavējam. Tad tie gāja pie ķēniņa un tam jautāja: vai tu neizdevi pavēli, ka ik viens, kas 30 dienu laikā ko lūgtu no kāda dieva vai cilvēka, un nevienīgi tikai no tevi, saka ķēniņ, ir iemetams lauvu bedrē? Ķēniņš atbildēja un sacīja: tiešām tas tā ir, un pēc mēdiešu un persiešu likumiem pavēle ir negrozāma. Tad tie sacīja ķēniņam: Daniels, viens no trimdā atvestajiem jūdiem, neievēro ne tevi, ak ķēniņ, ne tavu pavēli, ko tu izdevi. Viņš skaita lūgšanu savam dievam 3 reizes dienā. Kad ķēniņš to dzirdēja, viņš visai noskuma un sāka prātot, kā izglābt Danielu, un līdz pat saules rietam viņš visādi gudroja, kā to atsvabināt. Tad tie paši vīri atkal steigšus devās pie ķēniņa un teica: tu zini, ak ķēniņi, mēdiešiem un persiešiem ir tāds likums, ka ķēniņa izdota pavēle nav nedz grozāma, nedz atceļama. Tad ķēniņš pavēlēja atvest Danielu un to iemest lauvu bedrē. Ķēniņš sacīja vēl Danielam: tavs dievs, kam tu kalpo bez mitēšanās, tas lai izglābi tevi. Un apkalpotāji atnesa akmeni un to uzlika bedrei virsū, un ķēniņš aizzīmogoja to ar savu gredzenu un ar savu augstāko ierēdņu zīmogu, lai nekāda neparedzēta iejaukšanās par labu Dānielam nevarētu notikt. Tad ķēniņš gāja savā pilī un gavēja cauru nakti. Viņš nelika arī pasaukt kādu no savām sievām, un tomēr viņš nevarēja nemaz gulēt. Rītā agri, tikko svīda gaisma, ķēniņš piecēlās un gāja steigšus uz lauvu bedri. Pienācis bedres tūmā, viņš sauca noskumušā balsī pēc Daniela un sacīja: Daniel, tu dzīvā dieva kalps, vai tavs dievs, kurām tu bez mitēšanās kalpo, tevi ir izglābis no lauvām? Tad Daniels atbildēja un sacīja: ķēniņš, lai dzīvo mūžīgi! Mans dievs sūtīja savu eņģeli un aizturēja lauvām rīkli, ka tie mani neaiztika, jo viņš zināja, ka es esmu nevainīgs un ka arī pret ķēniņu es neesmu darījis nekā ļauna. Tad ķēniņš kļuva ļoti priecīgs un pavēlēja Danielu izvilkt no lauvu bedres. Izrādījās, ka viņām nebija ne mazākā ievainojuma, jo viņš bija pilnīgi uzticējies savam dievam. Tad ķēniņš pavēlēja atvest tos vīrus, kas bija apsūdzējuši Danielu, un tos iemeta lauvu bedrē līdz ar viņu sievām un bērniem. Un tie nebija vēl nokrituši līdz bedres dibenam, kad lauvas tos sakampa un saplosīja, un tiem sadrupināja visus viņu kaulus. Tad ķēniņš Dārijs rakstīja visām tautām, tautībām un valodām, kas dzīvo zemes virsū: lai svētības jums būtu bagātīgi. Tā ir mana pavēle. Visā manā valstī ikvienam būs bīties un drebēt Daniela dieva priekšā, jo tas ir dzīvais dievs. Tas paliek mūžīgi. Viņa valstība ir neiznīcīga.
Viņa valdīšanai nav gala. Viņš izglābi un atsvabina un dara zīmes un brīnumus debesīs un virs zemes. Viņš izglāba Danielu no lauvu rīkles. Šis Daniels kļuva varens vīrs Dārija un persieša Kīra valdīšanas laikā. 7. nodaļa. Bābeles ķēniņa Belsacara pirmajā valdīšanas gadā Daniels redzēja sapni, un guļot gultā, viņš sapnī redzēja dažādas parādības. Viņš aprakstīja sapni un atstāstīja tā galveno saturu, un Daniels sacīja: Es naktī parādībā redzēju, un lūk, 4 debesu vēji drāzās cits citam pretī pa plašo pasaules jūru, sakuldami augstus viļņus. No jūras tad izkāpa 4 milzīgi zvēri, kas visi bija dažādi pēc sava izskata. Pirmais izskatījās kā lauva, bet tam bija ērgļa spārne. Es aplūkoju to, tiekāms tam izrāva spārnus, un tas piecēlās no zemes un nostājās kā cilvēks uz savām kājām, un tam deva cilvēka sirdi. Un tur bija vēl otrs zvērs, tas izskatījās kā lācis. Viņš bija piecēlies tikai ar vienu savu pusi, tam bija zobos 3 ribas. Tam kāds sacīja: Celies, ēd daudz gaļas. Un tad es redzēju vēl vienu zvēru, tas izskatījās pēc pantēras, bet tam bija 4 putna spārni uz muguras. Šim zvēram bija arī 4 galvas, un tam tika piešķirta valdnieka vara, un pēc tam es redzēju nakts parādībā 4. zvēru. Tas bija briesmīgs un bīstams, un ārkārtīgi stiprs. Tam bija lieli un vareni dzels zobi, kā arī nagi no vara. Tas aprija un iznīcināja visu, un kas atlika, to tas samina ar kājām. Tas bija pavisam citāds nekā visi pārējie zvēri, tam bija arī 10 ragi. Es aplūkoju uzmanīgi šos ragus un redzēju, ka to starpā parādījās vēl viens mazs rags, un 3 no tā agrākiem ragiem tika izlausti. Un redzi, šim ragam bija acis kā cilvēka acis un mute, kas runāja lielas un pārgalvīgas lietas. Es skatījos tālāk un redzēju, ka nolika krēslus, un tajos apsēdās cienīgs sirmgalvis. Tam drēbes bija baltas kā sniegs un galvas mati kā tīra vilna. Viņa tronis bija no uguns liesmām, un tam bija riteņi, kas gailēja kvēlojošās ugunīs. No viņa izplūda uguns liesmas, un 1000 kalpoja viņam, un 10 000 reiz 10 000 stāvēja pakalpot gatavi viņa priekšā. Iesākās tiesa, tiesas locekļi nosēdās un atvēra grāmatas. Es raudzījos uz visu izbrīnējies, to skaļo runu dēļ, ar kādām uzstājās rags. Es skatījos tālāk, kamēr zvēru nogalināja. Viņa miesu sadalīja gabalos un to iemeta ugunī. Arī pārējiem zvēriem atņēma varu, un viņu dzīves ilgumu noteica uz gadu un stundu. Kamēr es vēroju nakts parādības, redzi, kā debesu padebešos nāca kāds kā cilvēka dēls savā izskatā. Tas pienāca pie cienījamā sirmgalvja, un to nostatīja sirmgalvja priekšā. Viņam tad tika piešķirta vara, godība un valdīšana, tā ka viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas. Viņa vara ir mūžīga. Viņa ķēniņa valsti neviens nekad nevar iznīcināt. Tā ka es, Daniels, redzētā dēļ jutos savā garā stipri uztraukts, un skatītās parādības iedvesa man bailes. Tad es piegāju pie viena no tiem, kas tur stāvēja, un prasīju izskaidrojumu visam tam. Viņš man atbildēja un deva izskaidrojumu par manis redzētām norisēm. 4 lielie zvēri ir 4 ķēniņi, kas celsies virs zemes. Bet visaugstā svētie pārņems valdīšanu un to paturēs mūžīgi, pat mūžu mūžos.
Tad es gribēju dabūt skaidrību par 4. zvēru, kas bija citāds nekā visi pārējie. Tas bija sevišķi briesmīgs, ar dzelzs zobiem un vara nagiem, kas aprija visu, un to, kas atlika, samina zem savām kājām. Arī par tiem 10 ragiem uz viņa galvas es meklēju skaidrību, un par to ragu, kas izriesās, kad 3 ragi bija izkrituši, un kam bija acis un mute, kas runāja lielas un pārgalvīgas lietas, un kas bija lielāks nekā visi citi. Es arī redzēju, kā šis rags karoja ar svētajiem, un tos arī uzveica, kamēr nāca cienīgais sirmgalvis un piešķīra tiesu un taisnību visaugstā svētajiem, un iestājās tas laiks, kad svētie saņēma valstību. Viņš tad man deva šādu paskaidrojumu. 4. zvērs ir 4. valsts, kas nāks virs zemes un kas ir citāda nekā visas citas valstis. Tā aprīs visu zemi, to samīs un satrieks druskās. 10 ragi nozīmē 10 ķēniņus, kas celsies no šīs valsts. Un pēc tiem izvirzīsies viens, kas ir citāds nekā agrākie, un nogāzīs 3 ķēniņus. Tas uzstāsies ar skaļām runām pret visu augsto un apvainos visu augstās svētos. Tas centīsies grozīt svētku laikus un bauslību. Viņi būs nodoti viņa varā 1 gadu, un 2 gadus, un vēl 1 pusgadu. Bet tad notiks tiesa, un tam atņems varu, lai tai darītu galu un to iznīcinātu. Tad nodos ķēniņa valstību, varu un virskundzību pār visām valstīm apakš debesīm visaugstā svēto tautai. Tās valstība ir mūžīga, un visas varas tai kalpos un būs padotas. Tas ir apraksta beigas. Manas pārdomas par redzēto sapni mani, Danielu, garā ļoti satrauca. Tā, ka mainījās manas sejas krāsa, mans vaigs palika bāls, bet savus pārdzīvojumus un sapnī dzirdētās runas es paturēju savā sirdī. 8. nodaļa. Ķēniņa Belsacera 3. valdīšanas gadā man, Danielam, bija parādība garā, kas atgādināja manu agrāko redzējumu. Man šķita, ka es parādības laikā biju Sūsas pilī, kas atrodas Ēlāmas valstī, un es redzēju sevi šai parādībā, ka es biju pie Ulajas upes. Kad es pacēlu savas acis un apskatījos visapkārt, es redzēju vienu aunu, kas stāvēja pie upes. Tam bija 2 stalti ragi. Abi bija gari, bet viens garāks par otru. Garākais bija izaudzis beidzamais. Es redzēju, kā auns ar saviem ragiem badījās pret vakariem, pret ziemeļiem un pret dienvidiem, un neviens zvērs nevarēja viņa priekšā pastāvēt, un neviens nevarēja izglābties no viņa varas. Viņš darīja, ko gribēdams, un kļuva arvien stiprāks. Aunu vēl uzmanīgi novērodams, es jau ievēroju no rietumiem nākam āzi, un ejam pāri visai zemei, nemaz nepieskaroties ar kājām zemes virsai. Āzim uz pieres bija stalts raks. Kad tas pienāca pie auna ar tā 2 ragiem, kuru es redzēju stāvam pie upes, tas drāzās dusma pilns aunam virsū ar visu savu spēku, un es redzēju, kā tas pievirzījās aunam un dusmās viņam uzbruka, to badīja un tam nolauza abus tā ragus. Aunam nebija spēka tam pretoties, tāpēc āzes nogāza to pie zemes un samina ar kājām, un nebija neviena, kas izglābtu aunu no viņa varas. Tad āzis kļuva pārmērīgi liels, bet kad tas bija visstiprāks savā spēkā, tam nolūza viņa lielais raks, un tā vietā uzauga 4 skaisti un ievērības cienīgi ragi virzienā uz visām 4 debes pusēm. No viena no tiem izcēlās mazs radziņš, bet tas kļuva pārmērīgi liels virzienā uz dienvidiem, uz rītiem un uz skaistākās zemes pusi.
Tas izauga pat līdz debesu karapulkam un norāva kādus no šā pulka un no zvaigznēm zemē un samina tos. Tas pacēlās savā pārmērīgā pašiedomībā pat līdz šā pulka vadonim, tā ka tas pēdējam atņēma dienišķo upuri, izpostīja un lika negodā viņa svētuma mitekli. Arī debesu karapulks tika aizdots projām līdz ar dienišķo upuri apgrēcības dēļ, un raks nogāza patiesību pie zemes, un viss, ko viņš darīja, tas tam izdevās labi. Tad es dzirdēju kādu svēto runājam, un kāds cits svētais jautāja tam, kas runāja, cik ilgu laiku pastāvēs šī parādība par dienišķu upuri, par apgrēcības postu, ka svētnīca un debesu karapulks tiek atdoti samīdīšanai. Tas atbildēja viņam līdz 2300 vakariem un rītiem. Tad svētnīca tiks atkal atzīta par taisnu un atkal atgūs savas tiesības. Kad es, Daniels, redzēju šo parādību un lūkoju to saprast, es ieraudzīju kādu savā priekšā stāvam, kuram bija vīra izskats. Tad es dzirdēju pār Ulejas upes klajumu cilvēka balsi saucama: Gabriela, izskaidro tam šo parādību. Un viņš nāca pie manis, kur es stāvēju. Kad viņš man tuvojās, es izbijos un nokritu uz sava vaiga. Tad viņš teica man: ņem vērā, cilvēka bērns, jo šī parādība ir par laiku beigām. Kad viņš runāja ar mani, es zaudēju samaņu un nokritu pie zemes uz sava vaiga, bet viņš saņēma mani un nostatīja mani uz kājām vecajā vietā. Tad viņš man sacīja: redzi, es tev paziņošu, kas notiks beidzamajā dusmības laikā, jo šī parādība ir par Dieva paša nolikto pēdējo laiku. Auns ar 2 ragiem ir mēdiešu un persiešu ķēniņi, bet sprogainais āzis ir grieķu ķēniņš. Lielais raks uz viņa pieres ir 1. ķēniņš. Kad tas nolūza, tad nāca tā vietā 4 citi ragi. Tas nozīmē, 4 valstis izveidosies no viņa tautas, bet ne ar tādu varu un spēku, kāds viņam bija. Šo valstu pastāvēšanas pēdējā laikā, kad atkritēji vairosies, celsies bargs un viltīgs ķēniņš. Viņam būs liela vara, bet ne viņa paša varas dēļ. Viņš ārkārtīgi daudz postīs, un viņam izdosies, un viņš to darīs. Viņš postīs varenos un arī svēto tautu. Viņa gudrības dēļ viltība, kuru viņš izmanto savos paņēmienos, tam izdosies. Viņš paliks augstprātīgs un pavisam negaidīti daudzus pazudinās. Bet, kad viņš sacelsies pret valdinieku, kas ir visu valdnieku valdinieks, tad tas to satrieks bez cilvēku roku palīdzības. Parādība par vakariem un rītiem, kas tev darīta zināma, ir uzticības cienīga. Paglabā to jo cieši slepenībā, jo līdz tam ir vēl ilgs laiks. Tad mani, Danielu, pārņēma nogurums, un es biju vairākas dienas slims. Bet tad es atkal cēlos, un kaut es arī veicu savus pienākumus ķēniņa uzdevumā, tomēr parādība mani ārkārtīgi uztrauca, jo es taču nevarēju to pilnīgi izprast. 9. nodaļa. Dārija, Ahasvera dēla, kas bija mēdiešu izcelsmes un bija ieguvis virskundzību Kaldēju valstī, 1. viņa valdīšanas gadā es, Daniels, pievērsa savu uzmanību svēto rakstu vārdiem par gadu skaitu, ko tas kungs kādreiz savā vārdā bija atklājis pravietim Jeremijam, proti, ka Jeruzalemē jāpaliekot izpostītai un noplicinātai un tukšai 70 gadus. Es griezos tad pie tā Dieva, tā kunga, vērsu pret viņu savu vaigu,
viņu lūgdams, nemitīgi piesaugdams, gavēdams un tērpies sēru drānās un sēdēdams pelnos. Es pielūdzu to kungu savu dievu un izsūdzēju savus grēkus sacīdams: Ak, kungs, tu lielais un bijājamais dievs, kas uzturi savu derību un parādi savu žēlastību tiem, kas tevi mīl un pilda tavus baušļus. Mēs grēkojām un darījām netaisnību. Mēs bijām bezdievīgi un nepaklausīgi un atkāpāmies no taviem baušļiem un likumiem. Mēs neklausījām arī taviem kalpiem praviešiem, kuri runāja tavā vārdā uz mūsu ķēniņiem un mūsu valdniekiem, mūsu tēviem un uz visu tautu. Tavā pusē, kungs, ir taisnība. Mums atliek tikai kauna sārtums vaigā, kā tas šodien redzams sejā Jūdas vīriem, Jeruzalemes iedzīvotājiem un visiem izrēliešiem tuvumā un tālumā visās zemēs, kur tu tos esi izklīdinājis viņu neusticības dēļ, ar ko tie pret tevi ir apgrēkojušies. Ak, kungs, mums jānosargstēs kauda mūsu ķēniņiem, valdniekiem un mūsu tēviem, ka mēs pret tevi esam apgrēkojušies. Bet tā kunga, mūsu dieva, rokā ir žēlastība un piedošana. Kaut gan mēs esam bijuši viņam nepaklausīgi un neklausījām tā kunga sava dieva balsi un nepildījām savās dzīves gaitās viņa baušļus, ko viņš mums devis caur saviem kalpiem praviešiem. Jā, visa Izraēla tauta ir pārkāpusi tavus likumus, bijusi tev nepaklausīga un nav sekojusi taviem norādījumiem. Tādēļ ir nākušas pār mums lāsta un zvēresta sekas, par ko rakstīts Dieva kalpa Mūzes bauslībā, tāpēc, ka mēs esam grēkojuši pret Dievu. Un viņš ir izpildījis mūsu vidū savus draudus, ko viņš vērsis pret mums un mūsu valdniekiem, kas pār mums valdīja, ka viņš mums sūtīs lielu ļaunumu, tādu nelaimi, kāda vēl nekur apakš debes nav notikusi kā Jeruzalemē. Jā, kā tas rakstīts Mūzes bauslībā, tā arī visa šī nelaime pār mums nākusi, bet mēs ar to kungu, mūsu Dievu, neesam centušies izlīdzināties, ka mēs būtu atsacījušies no saviem grēkiem un būtu piegriezuši uzmanību tavai patiesībai un mūsu uzticībai tev. Tādēļ tas kungs bija nodomājis mums šo nelaimi, un to mums arī uzsūtījis, jo tas kungs ir taisns visos savos darbos, tikai mēs neklausījām viņa balsi. Un ak, kungs, mūsu Dievs, kas esi izvedis savu tautu no Ēģiptes zemes ar stipru roku un darījis slavenu savu vārdu līdz pat mūsu dienām, mēs grēkojām un bijām bezdievīgi. Ak, kungs, pēc savas žēlastības nogriez savas dusmas un savu bardzību no Jeruzalemes, no sava svētā kalna, jo mūsu grēku un mūsu tēvu noziegumu dēļ ir Jeruzaleme un tava tauta kļuvusi par apsmieklu visiem, kas mums visapkārt dzīvo. Bet tagad uzklausi mūsu Dievs sava kalpa lūgšanu un piesaukšanu un apgaismo savu vaigu pār savu svēto vietu, kas ir izpostīta un tuksnesim līdzīga kļuvusi, un dari to tevis paša dēļ, ak, kungs. Piegriez, mans Dievs, man savu ausi un klausies, atver savas acis un uzlūko mūsu drupas un to pilsētu, kas nosaukta pēc tava vārda, jo mēs zemojamies tavā vaiga priekšā ar savām lūgšanām, balstīdamies ne uz savu taisnību, bet cerēdami un paļaudamies uz tavu lielo žēlastību. Ak, kungs, paklausi, ak, kungs, piedod, ak, kungs, ņem vērā, dari to un nekavējies sevis paša dēļ, mans Dievs,
jo tava pilsēta un tava tauta abas ir nosauktas pēc tava vārda. Kamēr es vēl tā runāju un pielūdzu Dievu, izsūdzēju savus un savas tautas grēkus un zemojos savā lūgšanā par Dieva svēto kalnu, tā kunga sava Dieva priekšā. Kamēr es lūdzu, pie manis steigšus laidās šurp tas Gabriels, kuru es jau redzēju agrāk savā pirmajā redzējumā un pieskārās man ap vakara upura laiku. Viņš taisījās man dot paskaidrojumus un uzrunāja mani ar šādiem vārdiem: Daniel, es esmu jau ieradies, lai palīdzētu tev nākt pie īstās lietu izpratnes. Kad tu iesāki Dievu lūgt, man atklājās Dieva vārds, un es ierados, lai tev dotu ziņu, jo tu esi it īpaši iemīļots vīrs. Tad nu ņem vērā šo vārdu, lai tev šī atklāsme būtu pilnīgi saprotama. Ir nolemts par tavu tautu un tavu svēto pilsētu, dot tām 70 nedēļas laika, lai apgrēcība izbeigtos, grēku mērs taptu pilns, lai izpirktu un salīdzinātu pārkāpumus un panāktu mūžīgo taisnību, lai piepildītos praviešu skatījumi un pasludinājumi par nākotni, un lai iesvaidītu visu svētāko. Tādēļ zini un saproti. No tā laika, kad atskanēja vārds par Jeruzalemes atjaunošanu un uzcelšanu, līdz svaidītam valdiniekam jāpaiet 7 nedēļām un 62 nedēļām. Tad to atkal atjaunos un uzcels ar tirgus laukumiem, ar ielām un grāviem, kaut arī spaidu pilnā laikā. Un pēc tām 62 nedēļām tas svaidītais tiks nogalināts. Gan ne viņa vainas dēļ. Pilsētu un svētnīcu izpostīs kāda valdnieka karaspēks. Ieradīsies arī pats šis valdnieks, bet tam gals būs plūdos. Līdz pašam galam būs karš un norisināsies iepriekš stingri nolēmtā postīšana un zemes noplicināšana. Un viņš ar daudziem slēgs ciešu derību uz 1 nedēļu, un nedēļas vidū tiks atcelts kaujamais un ēdamais upuris. To vietā kā pirmās izvirzīsies postīšanas negantības, un proti tik ilgi, kamēr iepriekš nolēmtā iznīcināšana pārvelsies pāri arī pašai postīšanai un postītājiem. 10. nodaļa. Persieša ķēniņa Kīra 3. valdīšanas gadā Danielam, kuru sauc arī par Beltsacaru, tika dota atklāsme. Šī atklāsme ir patiesa un norāda uz lielām bēdām. Viņš piegriez atklāsmē lielu vērību un uzmanīgi novēroja pašu parādību, to izprasdams. Tanī laikā man, Danielam, bija sēras 3 nedēļas. Es atturējos no smalkiem ēdieniem, gaļu un vīnu es neņēmu ne mutē. Es nesvaidījos arī ar eļļu, tiekams pagāja 3 nedēļas. 1. mēneša 24. dienā es biju Dižupes Hidekeles krastā, un kad es tur pacēlu savas acis un raudzījos visapkārt, es redzēju vīru, kas bija ģērbts linu tērpā. Ap viņa gurniem tam bija josta no tīra uphas zelta. Viņa miesa bija kā hrizalīts, viņa vaigs spīdēja kā zibens, un viņa acis kā degošas liesmas. Viņa rokas un kājas laistījās kā smalki nogludināts varš, un kad viņš runāja, viņa balss skanēja kā ļaužu pulka rūkoņa. Es, Daniels, biju vienīgais, kas redzēja šo parādību. Visi citi, tie vīri, kas bija pie manis, to neredzēja. Tos pārņēma tādas bailes, ka tie aizbēga un paslēpās. Es paliku viens pats un uzlūkoju šo varano parādību. Man izzuda visi spēki, mans vaigs zaudēja savu krāsu līdz nepazīšanai, un es kļuvu galīgi bezspēcīgs. Kad viņš iesāka skaļi runāt, un kad es izdzirdēju viņa vārdu plūsmu, es nokritu kā pamiris uz sava vaiga pie zemes. Un redzi, piepeši,
kāda roka aizskāra mani un palīdzēja man piecelties uz maniem trīcošajiem ceļiem un manām rokām. Un viņš man sacīja: Daniel, mans ļoti mīļais vīrs, uzklausies, ko es tev tagad teikšu. Paliec savā vietā stāvam, es esmu pie tevis sūtīts. Kad viņš mani tā uzrunāja, es piecēlos nedroši un trīcēdams uz savām kājām. Tad viņš turpināja: Nebīsties, Daniel, jau no pirmās dienas, kopš tu centies izprast notikušo un pazemojies sava Dievu priekšā, tavi vārdi ir uzklausīti, un es gribēju ierasties tavas lūgšanas dēļ, bet persiešu valsts sargeņģelis mani atturēja 21 dienu, kamēr beidzot Mihaēls, viens no galvenajiem sargeņģeļu priekšniekiem, man nāca palīgā, un man izdevās atstāt Mihaēlu vienu pašu pie persiešu ķēniņa sargeņģeļa, un es atnācu tev paziņot, kas ar tavu tautu notiks laiku galā, jo šī parādība ir par tālām nākamajām dienām, par pašu beidzamo laiku posmu. Kad viņš tā uz mani runāja, es nodūru acis un klusēju. Bet tad tas, kas savā veidojumā bija līdzīgs cilvēkam, aizskāra manas lūpas, tā ka es varēju atvērt savu muti un atkal runāt. Es teicu tam, kas stāvēja pie manis: Mans kungs, skatot to, ko es redzēju, mani pārņēma tādas nāves bailes, ka man zuda spēki. Un kā tāds mana kunga niecīgais kalps, lai runā ar tik augstu kungu, man galīgi pietrūka spēka, un pat elpa man aizrāvās. Tad tas, kas izskatījās kā cilvēks, aizskāra mani vēlreiz un piešķīra man jaunu spēku un teica man: Nebīsties, mans ļoti mīļais vīrs, miers lai ir ar tevi. Ņemies drošu prātu, jā, drošu prātu ņemies un esi stiprs. Kad viņš ar mani tā runāja, es sajūtu sevī jaunu spēku un teicu viņam: Lai nu tagad runā mans kungs, jo tu mani stiprināji. Tad viņš man atbildēja: Vai tu zini, kādēļ es atnācu pie tevis? Diemžēl man tagad tūliņ jāgriežas atpakaļ, lai cīnītos ar persiešu sargeņģeli, bet kad es būšu ar to galā, tad ieradīsies Grieķijas sargeņģelis, bet nav neviena, kas man palīdzētu cīņā pret tiem abiem, kā vien jūsu sargeņģelis Mihaēls. 11. nodaļa. Tomēr arī es viņam palīdzēju un stāvēju viņam līdzās kā sargs un palīgs Mēdiešu ķēniņa Dārija 1. valdīšanas gadā, bet tagad es tev pasludināšu, kas stāv rakstīts Patiesības grāmatā. Es tev tagad pasludināšu patiesību. Redzi, Persijā celsies vēl 3 ķēniņi. 4. būs bagātāks par visiem citiem. Un kad viņš ar savu bagātību būs kļuvis varens, viņš izlietos visus līdzekļus un sacels visus karām pret Grieķijas ķēniņa valsti. Tad celsies varonīgs ķēniņš un valdīs pār ārkārtīgi varenu valsti. Viņš sasniegs un piepildīs savos centienos visu, ko vien vēlēsies, bet tikko viņš būs sasniedzis visu savas varas pilnību, sabruks arī viņa valsts, un to sadalīs virzienos uz visām 4 debesu pusēm. Bet tā nenāks ne viņa pēcnācēja rokās, nedz arī paturēs to varu, kāda viņam bija, jo viņa valsts tiks iznīcināta, to iegūs savā varā citi. Pēc tam varens kļūs Dienvidu valsts ķēniņš, bet vēl varenāks par viņu kļūs viens no viņa karavadoņiem, un tas pārņems virskundzību un tālu sniegsies, un liela būs viņa valsts. Pēc kādiem gadiem tie apvienosies, un Dienvidu valsts ķēniņa meita dosies pie Ziemeļvalsts ķēniņa, lai nodibinātu miera attiecības. Bet viņa rokas nebūs pietiekami stipras, viņš nepaturēs savu varu. Ķēniņa meita turpretī tiks nodota un kritīs līdz ar saviem pavadoņiem, ar savu bērnu, ar savu tēvu, un to
kas viņu ķēniņa meitu bija zināmu laiku varenu darījis. Bet no viņas celma saknes rietīsies atvase, kā atriebējis tas ies pret Ziemeļvalsts ķēniņa karaspēku un iebruks tā cietoksnī. Viņš uzvarēs un rīkosies ar ziemeļniekiem pēc patikas. Arī viņu dievus un dievekļu tēlus ar visiem to augstvērtīgiem piederumiem un dārgajiem sudraba un zelta traukiem viņš aizvedīs kā laupījumu uz Ēģipti, un tad kādus gadus atturēsies no sadursmēm ar Ziemeļvalsts ķēniņu. Tad tas uzbruks Dienvidvalsts ķēniņa valstī, bet drīz atgriezīsies atpakaļ savā zemē. Bet viņa dēls taisīsies karam un savāks lielu daudzumu ārkārtīgi spēcīga karaspēka. Tas uzbruks un aplūdinās zemi kā milzīga straume, un otrā karagājienā aizvirzīsies līdz zemes stiprajam cietoksnim. Tad Dienvidvalsts ķēniņš dusmās sarūktināts, celsies un dosies ar Ziemeļvalsts ķēniņu karot. Pēdējais izrīkos lielu karaspēku, bet šis karaspēks kritīs viņa pretinieku rokās un, neraugoties uz savu lielumu, tiks iznīcināts. Šīs uzvaras sekas būs tās, ka Dienvidvalsts ķēniņa gars kļūs lepns, bet kaut viņš arī noguldītu cīņā 10 000 savējo un pretinieku, viņš tomēr negūs virsroku. Ziemeļvalsts ķēniņš vēlreiz izrīkos karaspēku vēl lielāku nekā agrāk un nāks pēc dažiem gadiem atkal ar lielu spēku un varu. Tanī laikā daudzi celsies pret Dienvidvalsts ķēniņu. Arī no tavas tautas daži lepni uzstāsies, lai piepildītu praviešu pasludinājumu, bet tie kritīs. Tad nāks Ziemeļvalsts ķēniņš un uzmetīs valni un ieņems kādu stipri nocietinātu pilsētu. Dienvidvalsts karaspēks nenoturēsies, pat tā izlasē nepietiks spēka, lai izrādītu nepieciešamo pretestību. Tādēļ tas, kas bija devies cīņā pret viņu, rīkosies pēc patikas, un neviens to nevarēs kavēt. Viņš apmetīsies skaistajā zemē, to postīs, un vietumis pārvērtīs neauglīgā kailatnē. Vēlāk viņš veltīs savu uzmanību tam, lai arī visu savu pretinieku valsti viņš dabūtu savā varā. Tāpēc viņš slēgs ar viņu līgumu un dos tam vienu no savām jaunajām meitām par sievu, lai liktu postā visu dienvidu zemi. Tomēr tas tā nenotiks, un tas viņam neizdosies. Tad viņš piegriezīs vērību jūras salām un piekrastēm un uzvarēs daudzas, bet viens karavadons darīs galu viņa nievu pilniem smiekliem un viņam sāpīgi atmaksās par viņa ņirgāšanos. Pēc tam viņš piegriezīs savu vērību savas zemes cietokšņiem, bet šai lietā klups un kritīs un pazudīs uz visiem laikiem. Viņa vietā nāks cits, kas sūtīs savu nodevu ievācēju pa savas valsts jauko zemi, bet jau pēc dažām dienām viņš tiks padarīts nekaitīgs un pie tam ne dusmās un ne karā. Viņa vietā nāks neieredzēts un nicināms cilvēks, kam ķēniņa gods nebija paredzēts, bet viņš nāks negaidot un piesavināsies valdību ar saldu vārdu viltu. Karaspēki, kas bija saplūduši kopā no visām pusēm, viņa priekšā atkal aizplūdīs projām uz visām pusēm. Satriekts kļūs arī valdnieks, ar kuru viņš bija noslēdzis savienību, jo tūlīt pēc draudzības noslēgšanas ar to viņš lietos viltību un celsies pret to un to uzvarēs, neraugoties uz savu mazo karaspēku. Negaidīti viņš iebruks kādas zemes bagātākos novados un izdarīs lietas, kādas nav darījuši ne viņa tēvi, ne tēva tēvi. Viņš iedzīvotājiem izšķērdīgi izdalīs salaupīto mantu un zemes gabalus, bet viņš vērsīs savus nolūkus pret viņu stiprajām pilīm, kaut gan tikai kādu īsu laiku. Pēc tam viņš virzīs visu savu varu un vērsīs savu drošsirdību pret Dienvidvalsts ķēniņu, nostādamies liela karaspēka priekšgalā. Arī Dienvidvalsts ķēniņš dosies karā ar lielu un it īpaši spēcīgu karaspēku, bet nenoturēsies,
jo pret viņu izprātos uzbrukumus. Viņa paša galda biedri izraisīs viņa bojā eju. Viņa karaspēks izklīdīs un daudzi nogalināti kritīs. Abi ķēniņi turēs katrs savā sirdī ļauna viltus pilnas domas. Tie pie viena galda apmelos viens otru, bet piepildīt dzīvē savu viltu vienam pret otru tiem neizdosies, jo gals stāv vēl priekšā un gaida uz Dieva nolikto laiku. Tad viņš, Ziemeļvalsts ķēniņš, atgriezīsies savā zemē ar lielu mantu, bet viņa sirds būs pret svēto derību. Savu nodomu šai ziņā viņš tomēr izvadīs dzīvē un atgriezīsies savā zemē. Noteiktā laikā viņš celsies un ies pret dienvidu valsti, taču šoreiz nebūs tā, kā bija pirmoreiz, jo viņam pretī stāsies kuģi no Kitimas, tā ka viņš zaudēs drosmi un griezīsies savās dusmās un bardzībā pret svēto derību un raidīs savus skatus uz tiem, kuri atkrīt no svētās derības un piesaistīs viņus pie sevis. Tad novietosies svētajā pilsētā viņas sūtītie karavīri, kas liks negodā svētnīcu un pili. Viņi pārtrauks dienišķo upuri un darīs negantību un nesīs postu. Ar glaimu un pavedinājumu pilniem vārdiem viņš pamudinās tos, kas sliecas pārkāpt derību, galīgi laust savu uzticību tam kungam, bet tie ļaudis, kas pazīst savu Dievu, paliks stipri, pastāvēs un rīkosies pēc savas pārliecības. Saprātīgie tautā daudzus apgaismos, bet ar zobenu un uguni, ar iemešanu cietumā un mantas izlaupīšanu, tos uz laiku nomāks un aizskavēs. Savā neveiksmē viņi gan saņems nelielu palīdzību, bet daudzi tiem pievienosies tikai ar viltus domām sirdī. Arī no saprātīgiem daži kritīs, lai taptu šķīstīti, vētīti un garīgi tīrīti līdz dienu beigām, jo Dievi noliktais pēdējais laiks vēl nav klāt. Un ķēniņš rīkosies pēc savas patikas. Viņš būs pilns pašiedomas un šķitīs pats sev lielāks esam par visiem dieviem, nostāsies pret dzīvo Dievu un runās negantus vārdus, un tas gūs panākumus, tiekāms Dieva dusmu mērs būs pilns, jo notiks, kas nolemts. Viņš neievēros arī savu tēvu dievus, nedz to, ko sievas iemīļojušas, nedz kādu citu dievu, bet pacelsies iedomībā pāri par visiem. Visu to vietā viņš cienīs piļu un cietokšņu dievu, un vienu tādu dievu, ko nepazina viņa tēvi, viņš godās to ar zeltu, sudrabu, ar dārgmiņiem un ar citām dārgām mantām. Cietokšņos un nocietinātās vietās viņš novietos šā svešā dieva atzinējus. Kas to atzīs, tiem viņš parādīs lielu godu. Tiem viņš piešķirs varu valdīt pār daudziem un izdalīs tiem zemi par algu. Pašās laiku beigās Dienvidvalsts ķēniņš savā naidā sadursies ar to, un tad Ziemeļvalsts ķēniņš dosies pret viņu ar ratiem un jātniekiem un ar daudz kuģiem. Tas iebruks viņa dienvidu zemē un pārplūdinās to, un viņa karaspēka viļņi kalosies tai pāri. Viņš iebruks arī skaistajā zemē, un 10 000 ļaužu dabūs galu, taču tie paglāpsies no viņa varas. Ēdoms, Moabs un amoniešu lielākā daļa. Tad viņš izstieps savu roku vēl tālāk pēc vairākām zemēm. Arī Ēģiptes zeme no viņa neizbēgs, bet viņš iegūs savā varā Ēģiptes zelta un sudraba un visus tās dārgumu krājumus. Libieši un etiopieši kalpos viņa pavadonībā. Bet ziņas no rītiem un no ziemeļiem viņu izbiedēs un uztrauks, un ar ārkārtīgām dusmām un bardzību viņš dosies karagājienā, lai daudzus nogalinātu un izdaldētu. Viņš uzcels savas pilīm līdzīgās teltis starp Lielo jūru un Svētās godības kalnu, bet tad pienāks viņa gals, un palīdzības ne no viena tam nebūs. 12. nodaļa. Tanī laikā celsies Mihaēls, lielais eņģeļu valdinieks,
kas pasargā tavus tautiešus. Tad nāks bēdu laiki. Kādi vēl nav bijuši, kamēr vien dzīvo tautas, līdz pat šim laikam. Taču tanī laikā tava tauta paglāpsies, visi, kas ierakstīti dzīvības grāmatā. Un daudzi no tiem, kas dus zemes pīšļos, uzmodīsies. Citi mūžīgai dzīvībai, citi mūžīgam negodam un kaunam, bet saprātīgie mirdzēs kā debesjuma spožums, un tie, kas daudzus veduši pie taisnības, kā zvaigznes mūžīgi mūžām. Bet tu, Daniel, paglabā labi slepenībā šais atklāsmēs sacīto un apzīmogo šo grāmatu līdz pēdējam beigu laikam. Daudzi to tad izpētīs, un atziņas vairosies. Kad es, Daniels, tad apskatījos visapkārt, es vēl redzēju. Vēl citi 2 eņģeļi stāvēja pie upes, viens šinī, otrs otrā krastā. Viens no tiem jautāja tam linu audeklā tērptajam vīram, kas tagad stāvēja pār upes ūdeņiem, kad tad būs šiem brīnumiem gals? Tad es redzēju, ka tas linu audeklā tērptais vīrs, kas stāvēja pār upes ūdeņiem, pacēla savu labo un savu kreiso roku pret debesīm, un es dzirdēju, kā viņš zvērēja pie tā, kurš dzīvo mūžīgi. Paies 1 gads, un vēl 2 gadi, un 1 pusgads, un tik līdz svētās tautas postītāja vara būs galā, un beigsies svētās tautas klīšana. Tad viss tas piepildīsies un notiks. Es to gan dzirdēju, bet nesapratu, un tādēļ jautāju, mans kungs, kāds iznākums būs visam tam un kāds gals? Un viņš man atbildēja, ej, Daniel, jo atklāsmēm jāpaliek apslēptām un aizzīmogotām līdz pašam laiku galam. Daudzi tiks izraudzīti, šķīstīti un tīrīti un pārbaudīti, bet bezdievīgie paliks bezdievīgi, un tie to nesapratīs, bet sapratīgie to sapratīs. Un no tā laika, kad pārtrauks dienišķo upuri, kad sāksies negantība un postīšana, paies 1290 dienas. Svētīgs, kas to iztur un pārdzīvo, un sasniedz 1335 dienas. Bet tu ej un noej beidzamajam laiku posmam pretī līdz galam. Tagad tu drīksti dusēt, un pēc tam tu atkal celsies saņemt savu tiesu pastarā galā visu dienu beigās.